Čau visiem! Nu, ko tirgu asinis turpinās, bailes parādās vēl un vēl. Un vēl jau vairāk cilvēku sāk runāt par bear marketu. Nu, tad es varbūt, ja jūs nebijāt vakardienas tiešraidē, vēlreiz iziešu cauri. Kas tad ir noticis, kas nav noticis, kur tad mēs esam un vai mēs to gaidījām, negaidījām un vai tāda iespējamība bija. Tātad iesim cauri Bitcoins. Par šo kanālu. Man liekas, ka privātajai grupai jau ir apnicis, ka es runāju, bet es minēju par to, ka kamēr mēs esam šajā kanālā, mēs esam bullrunā, un kamēr mēs šo kanālu neesam lauzuši uz leju, tikmēr uztraukumam nekāda pamata nav. Brīdī, kad mēs jau veidojām šādu sānisku kustību, jau tajā brīdī mēs sapratām, ka mēs tāpat kā tas notika šeit, tāpat kā tas notika šeit, un arī tagad, mēs sapratām to, ka var atnākt līdz kanāla apakšai, un tāpēc jau mums, jau nezinu, cik mēnešus ir uzzīmētas tādas divas svarīgākās zonas, kas ir šie 100,000, psiholoģiskais līmenis, likvidācijas, kas bija tātad šeit, apakšā visā šajā mēnešu laikā visiem šiem longiem, un 90 rupi 3,000, kas ir CME gaps, un es par to minēju, ka ja mēs redzam kaut kādu asu kustību uz leju, es varētu iedomāties, ka mēs atstamies tātad līdz šai vietai un 93 aizpildīt šo CME gap. Ļoti bieži par šo stāstīju, tā kā man uztraukuma nav nekāda. Es sapratu, ka tāda iespējamība ir, un ne tikai Bitcoins. Gan šie total, kas ir kopējā tirgus kapitalizācija un viss pārējais, jau cik mēnešu atpakaļ mēs runājam par to. Tagad, kad tas notiek, pēkšņi visi ir baigi satraukušies. Man prieks, ka privātā grupa nav. Es vismaz neredzu, ka kāds ir stresā un uzdod jautājumu, kas tad notiek un tā tālāk. Bet publiskajā grupā tiešām bieži vien var paskatīties, ja ir interesanti pasmieties, ko tad cilvēki domā, tādi, kas varbūt neseko līdzi tādām tehniskām lietām un vienkārši skatās tikai cenu un savu portfeļu izmēru. Tā kā jā, es domāju, ka jums nav nekāda pārsteiguma šim, nevajadzētu būt. Jā, tā kā kamēr mēs esam šeit, un es jau esmu arī minējis par to, ka priekš manis, tātad vispār iziesim cauri lietām, par ko es esmu stāstījis, un tad jūs paši domās, bija vai nebija. Tātad tā lieta, tas, kad mēs šajā kanālā apakšā varam nonākt, to mēs visi zinājām, ne? Punkts. Otra lieta, atcerieties to, ka es minēju par to, ka priekš manis bullruns ir beidzies, pa lielam tajā brīdī, kad mēs šo kanālu apstiprināt izlaužam uz leju. Tas nenozīmē, ka tagad paskrienam zem viņa, tas ir noticis gan šeit, gan šeit. Man neinteresē, ka mēs varam paskriet zem viņa, tas abas reizes ir bijis bull trap, jeb šīs lāču lamatas, un arī šajā gadījumā, ja tas notiktu, tas noteikti būtu lāču lamatas. Otra lieta ir, manuprāt, ir jānoslēdz vismaz vairākas nedēļas sveces zem 50 weekly moving average, kas mums katrā ciklā norādīja uz šo kritumu. Tātad redzam, ideja tāda pati. Kamēr mēs esam virs šīs līnijas, visi kārtībā, brīdī, ka mēs noslēdzam vismaz šajā gadījumā 2 nedēļas sveces zem šī 50 weekly moving average, vai vēl tās ļoti skaists apstiprinājums, bullruns ir beidzies. Mēs jau bullrun laikā šajā visā, vismaz Bitcoin bullrun laikā, minam par to, ka noķert pašu augšu vai noķert pašu apakšu, tas ir tuvu neiespējami. Tā kā es jau vakardien teicu tiešraidē, tie, kas tagad bļauj, ka ir bear markets, vienīgais, kas varētu notikt un apstiprināties to, ka bear markets potenciāli varētu būt sācies, tas ir dienu skaits. Tātad šis ciklu ilgums, tas ir vienīgais indikators, kas varētu norādīt uz to, ka cikls ir beidzies. Nekas cits. Pēc tehniskās analīzes tas nav beidzies, arī pēc fundamentālās, nē. Mums nav redzēts ne bottom top, ne alt sezona, mums nav eiforija bijusi, mums nav
milzīga alkatība bijusi, mums nav Coinbase bijis top aplikācija, daudz cikla indikātori nav bijuši izspēlējušies. Es nesaku, ka tam ir jānotiek, bet vienkārši ļoti, ļoti daudz lietas norāda, manuprāt, vairāk lietas norāda, ka tas vēl nav izpildījies nekā, ka tas ir. Šobrīd, kā jau es minēju, priekš manis, varbūt kāds var paskaidrot savādāk, priekš manis tas ir tikai dienu skaits. Tas ir vienīgais, kas ir noticis. Jā, tā kā jā, es nesatraucos. Otra lieta, jā, kas man nepatīk, un par ko jau es arī laicīgi esmu minējis, tātad ir šis kanāls un ir šī diverģence. Es visu laiku minēju par to, ka man tas nepatīk. Un mana spekulācija ir tā, ka ja šī nav, ja šī nebija augša, tad mana spekulācija ir, ka vēl tas pēdējais kāpums uz augšu varētu būt, lai šī diverģence izspēlētos vēl vienreiz, un tas būtu mans tāds iziešanas posms. Tā ir tīri mana spekulācija. Un es tāpēc arī dalos ar informāciju, ko es domāju, es nevienam nelieku, un šis nekad nav bijis finansiāls padoms. Bet jūs noteikti atcerēsieties, kad es minēju, tagad tas ir noticis, bet pirms tas notika, es minēju, ka šeit mums RSI, atceraties šo es rādīju, kad RSI katru reizi, kad šeit pieskarās, tas ir bijis potenciāli apakša. Atceraties? Ja neatceraties, palīdziet atrast video cilvēkam, kurš to neatcerās. Un mēs bijām šeit, kad es to rādīju. Un tagad mēs esam nonākuši šeit. Un kāpēc atkal būt bearish? Kāpēc satraukties? Mēs esam atnākuši līdz kanāla apakšai, kas mums bija spēcīgs pamats. Mēs esam pieskārušies pie 50 weekly moving average, kas mums ir pamats. Un mēs esam atnākuši līdz RSI zonai 44, kas mums visu šo ciklu ir bijis pamats. Bearish varētu būt brīdī, kad mēs esam izlauzuši šo kanālu, apstiprinājuši izlaušanos, noslēguši 2 nedēļas sveces zem 50 weekly moving average un pazaudējuši 40 RSI support. Priekš manis, kā tehniskam analītikas veicējiem, šis būtu tas signāls. Es citu signālu neredzu. Tā kā jā, es neesmu šeit, lai varbūt uzlabotu jūsu garīgo. Ja būs slikti, es teikšu, ka ir slikti. Es saku to, ko es redzu grafikos. Šobrīd, kā jau es vienmēr teicu, šortot pie sienas vai skriet ieģeļu sienā, tas ir pilnīgs neprāts. Un es gribētu teikt, ka šeit ir tāds kārtīgs pamats, kārtīga ieģeļu siena, un es neesmu tas, kas tagad šorto. Noteikti nē. Un pat ja šis būs bear market sākums, mums tāpat ir jābūt kaut kāda veida palēcienam, jo es jau vakardien arī stāstīju, ka mēs nevaram iet taisni lejā, vai nevaram iet taisni augšā. Tas viss notiek šādā veidā. Ja tas notiktu, pieņemsim. Nekādā gadījumā. Arī pieņemsim šeit. Rekur stāsts. Rekur, pieņemsim, mums bija tur supports, vai ne? Mēs viņu izlauzām. Visi varētu bļaut. Iedomājieties, tagad bļauj bear markets un bam, sāk kāpums. Un tad cilvēki bļauj atkal visus, mēs esam bull marketā. Tā kā jā, nevajag to skatīties tā. Noteikti mēs joprojām esam šajā aptrendā, par ko es visu laiku runāju. Arī tagad mēs esam aptrendā, joprojām. Nekas nav mainījies. Vēl viena lieta, par ko es visu laiku runāju, ir tas, kad es, ne visu laiku runāju, ir brīži, kad es pieminu, ir tā, nevis kripto, bet kā akciju tirgus varbūt neizskatās fantastiski, bet tieši dēļ RSI ir šī diverģence, bet paskatieties, viņš ir tuvu pie all-time high, nekas nav pa lielam noticis. Labi, īstermiņā mēs tur redzam kaut kādu kritumu, bet redzam, mēs joprojām esam šajā kanālā. Joprojām esam šajā kanālā. Tā kā, nezinu, tā bija jābļauj jau sākot no maija, ka viss ir slikti. Mēs joprojām esam šajā kanālā. Un šī daily moving average arī mums sakrīt. Tā kā jā, par lietām, kas nav notikuši. Tā kā
Es cerams, ka paskaidroju, kāpēc uztraukumam nevajadzētu būt pamatā, vismaz īstermiņā. Tūlīt arī paskaidrošu, varbūt, kas ir tie indikātori, kurus es tā skatos. Jau vairākus es jau tagad parādīju, bet vēl viens tātad Fear and Greed. Tātad visu šo ciklu, ja mēs skatāmies tieši par ciklu, nerunāsim par bear market, katru reizi, kad mēs esam šī ciklā iegājuši ekstrēmu baiļu stadijā, kas ir sarkans, mums ir bijusi fantastisks ieejas punkts. Katru reizi. Kā tas tagad mainās, nezinu. Jūs domājat paši. Priekš manis tas nav mainījies. Mēs esam extreme fear jau otro dienu. Tiešām tirgu ir bailes. Es domāju, jūs paskatītos arī Twitteri, ļoti daudz runā par bear marketu. Un, jā, viņiem var būt taisnība, bet es, kā jau minēju, tas pilnībā man nerada nekādu pārliecību, ja vienkārši saka, jā, tagad ir bear markets. Paskaidro, kāpēc ir bear markets? Tāpēc, ka mēs nokritām? Netaču. Likvidācijas. Tepat nevajag būt analītiķim, lai jūs saprastu. Rekur. 18,5 miljardi, šeit zem 2 miljardi. Tātad šortos, pat ja mēs nokristu zem 90,000, tikai 2 miljardi mēs likvidētu. Tikai. Kas tas ir? Tas vispār nekas nav. Mēs varam uzkāpt rekur tikai līdz 105,000, mēs likvidētu tikpat, cik lejā būtu vēl 13%, atvainojos, 15,000 bitcoins vēl nokrist. Vai 13, cik tagad ir 102 gandrīz. Tā kā es neredzu, kāpēc, lai palēciens nebūtu īstermiņā. Mēs esam pie svarīgas zonas, plus šeit ir nenormālā likvidācija. Kāpēc man patīk ļoti Ethereums, kāpēc es tieši par Ethereumu, man nepatīk treidot baigi altcoins ilgtermiņā. Īstermiņā, jā, nav problēma. Bet es šobrīd esmu atvērs tādu long pozīciju Ethereumam, un es lēnām taisu DCA. Uzreiz var pateikt, ka leverage lūdzu liekat mazu, un es jau rakstīju, ka es reāli nezināju, ka man 10 leverage nebija nomainījis. Bet es iesaku, tas 5x leverage, tas būtu maksimums, kur jūs vispār lienat iekšā. Ja jūs nelienat, tad nenormāli mazu summu. Bet Ethereumam ir pilnīgi tas pats stāsts. Rekur. Ja mēs nokritīsim uz 2,800, mēs tikai miljardu likvidēsim. Ja mēs aiziesim uz 4,400, mēs 11,5 miljardus likvidēsim. Kā likvidācijas ir daudz vairāk augšā. Par Ethereumu runājot, pa lielam, protams, ka ir jāskatās bitcoins. To, ko man ļoti varbūt nepatika redzēt, kaut kāds rezistents pie 3,300 varbūt ir. 3,000 psiholoģiskais līmenis, tāpēc arī neaizgājas, arī minēja par to, ka var atnākt līdz 2,800 līdz 3,000. Kāpēc teicu līdz 3,000? Tāpēc, ka tas ir psiholoģiskais līmenis, un mēs vairāk kārtīgi esam tātad pie šiem 3,000. Tātad rekur. Kur te vēl sanāk? Tā kā jā, vairākas reizes esam pieskārušies. Kāpēc 2,800 arī zona? Tāpēc, ka 2,800 mums šajā ciklā kalpoja kā rezistents vairākas reizes. Un arī, protams, kā supports. Šeit. Un potenciāli mēs atnāktu arī līdz šejienei, tad arī šeit būtu šis supports, kamēr mēs viņu neesam lauzuši. Kāpēc es minēju, ka var būt 2,800, lai jums nav gadījumā tā, ka jums tagad esat iegājuši kārtīgā long pozīcijā, jums likvidācija ir tur knapi zem 2,8 un jūs varat likvidēt atkal. Tā kā prieks, ka jūs mācāties no kļūdām, es jau skatos, kad cilvēki vairs nesaista savu spot portfeli ar future, kas ir pats galvenais, nekādā veidā neliekam kā gaisa spilvenu savu spot portfeli. Bet par manu Ethereum treidu, jā, es viņu turēšu, veikšu šo DCA, jo, manuprāt, kaut vai īstermiņā mums ir, kaut vai mēs nokritīsim šeit, īstermiņā, manuprāt, jābūt šim palēcienam, un ar DCA stratēģiju mans ieejas punkts noteikti būs daudz zemāks, kā, manuprāt, būs šis palēciens, jebkurā brīdī es iziešu ar kaut kādu plusu, varēsim ielikt stoplosu, pavilkt līdzi, un ja tā bija apakša, mēs varēsim uztaisīt leģendārāko treidu,
Ja tiešām tā bija apakša un šis būs izspēlēsies uz augšu kā pēdējais kāpums, nu, tas vienkārši būs kosmos. Tad perfekti. Kur labāks trades? Tātad. Tagad atkal es parunāšu par indikatoriem, kas tad nav izspēlējušies. Atvainojos, ka video nedaudz garāks. Es vienkārši vēlos pamatot savas domas, nevis vienkārši pateikt, jā, šitā ir apakša. Vai kāpēc mums ir jābūt vēl vienam kāpumam? Kāpēc lielāka iespējamība šim kāpumam? Protams, ka tā nav garantija. Jā, tātad sāksim pēc kārtas. Stock to flow modelis varbūt mums neparāda, pēc krāsām padoties. Varētu būt cikla beigas, bet mēs noteikti neesam sasnieguši šo iepriekšējo. Te vajadzēja būt pat virs šī, bet labi, tagad jau tas ir uzgājis tik augsts, ka tas, manuprāt, nekādīgi neaizies šajā ciklā. Tāpēc šis indikators varētu teikt, ka pēc šī indikators būtu tuvu noslēgšanai. Ja mēs skatāmies, redzam, šī zaļā krāsa potenciāli parāda cikla augšu, tātad mēs jau tuvojamies tam koši zaļajai krāsai, kas parasti ir tā cikla augša. Tā kā šis indikators tuvojas beigām, bet vēl nav. Šis tā kā būtu tuvāk tam, ka varētu būt bear markets. P-cycle, kas perfekti nostrādāja iepriekšējā ciklā, un es jau esmu stāstījis, ka es biju ļoti skeptisks par šo indikatoru, bet redzot, kā viņš iepriekšējā ciklā perfekti nostrādāja, es nevaru viņam šo indikātoru neskatīties, un viņam ir izdevies pilnīgi visas reizes noteikt pašu augšu. Pilnīgi visas. Jūs varat paši paskatīties. Un mēs pat tuvu neesam bijuši šai sakrustošanai. Pat tuvu nē. Tā kā no šī viedokļa pat tuvu nav beidzies šis cikls. Kas mums vēl te bija? Šeit es laikam neskatos. Jā, šeit vairāk es neskatos. Tātad no grafikiem, kuras lietas? Bitcoins. Atcerieties, es minēju par to, ka Fibonacci līmeņi, kā jums parāda, es to nerādīšu, lai nav ilgi. Fibonacci, kā noteikti šeit mēs sasniedzām 3,618 Fibonacci, un te es spekulēju to, ka mēs šajā ciklā sasniegsim 2,318. Mēs neesam to sasnieguši, un tas ir aptuveni 150,000. Pieļauju domu, ka varbūt viņš nesasniegs precīzi, bet tas, apstāties pie 120, cik arī neliktos, pēc šī Fibonacci loģiski. Bitcoin dominance. Bitcoin dominance pat tuvu nesasniedza iepriekšējo ciklu apakšas. Paskaties. Bitcoin dominance visu šo laiku ir augšā. Visu šo ciklu. Pilnīgi visu ciklu. Es tās iezīmēju kā trendlīnu no augšas un trendlīniju no apakšas. Interesanti būtu izskatīties, ja tas būtu kā 3 stūris. Es jau šo esmu rādījis. Bet jā, šeit arī katru ciklu es piekrītu, kā dominance var nekrist tik daudz, bet mēs pat tuvu neesam nokrituši. Pat ne tik neesam nokrituši Bitcoin dominancē. Tā kā jā, no šī indikātora arī es nevaru teikt, ka pat ne tuvu ir beidzies bullruns. Vēl viena lieta, Ethereums par Bitcoin. Atcerieties, ka tātad šī zaļā līnija, šī zaļā zona ir tātad Fibonacci Golden Pocket. Tātad iepriekšējā ciklā, ka mēs sasniedzām šo Fibonacci līmeni, kas mums tur tagad ir? Tas ir, jā, Golden Pocket. Golden Pocket. Un, ja mēs uzskatām, ka katrs ciklus varbūt samazinās tie altcoin kāpumi, ja mēs tā uzskatām, protams, ka tā var nebūt. Tā konservatīvi. Tad, ir šis Golden Pocket. Atvainojos, pat tas nav Golden Pocket. Golden Pocket būtu, tad konservatīvi tas būtu pat zemāks returns. Mēs pat neesam sasnieguši šo. Redzam? Pat neesam. Tā kā no tāda viedokļa arī nav. Un paskatāmies, ja mēs skatāmies monthly, un paskatīsimies, kas te notiek ar weekly. Jā, mēs esam virs. Kas atcerieties, es jau šo minēju, ka brīdī, kad mēs esam virs, tad pa lielam sanāk altsezona. Jo Ethereums outperformo Bitcoinu. Tas bija tātad šajā mirklī. Tad tā sliktāk, jo tas indikators nestrādā. Tas bija šajā mirklī. Un potenciāli šī ir pirmā reize, kad mēs esam virs šī 50
weekly moving average, un ja mēs noturam šo weekly moving average, es neredzu iemeslu, kāpēc mēs neiet augšā. Tā kā šis nav sasniegts. Vēl viena lieta. Ja mēs skatāmies Elliott Wave teoriju, un vēlreiz atvainojos, ka tas video ir tik ilgs, vienkārši vēlos visu kārtīgi pamatot. Tātad, ja mēs uzskatām Elliott Wave teoriju, tātad Ethereumam par Bitcoinu, es minēju par to, ka šis varētu būt 1., 2., 3., 4. vienmēr ir korekcijas vilnis, arī tāpat kā 2. Un, manuprāt, 5. būs kaut kur te starpā. Un man šī ideja bijusi visu šo ciklu, kopš gada sākuma šī. Un tas nav izdarīts. Es šeit nevaru sazīmēt citus 5 viļņus. Tā kā no šī viedokļa arī, manuprāt, vēl nav bijis šis. Un paskatāmies. Rekur trendlīnija. Tas magnēts čakarē. Labi, jūs ideju sapratāt. Mēs pieskārāmies šeit trendlīnijai. Rekur. Ļoti skaisti. Kāpēc, lai domātu, ka mēs tagad varētu vēl? Tātad to parādīt, kopējā tirgus kapitalizācija. To es ļoti vēlējos parādīt, jo paskatieties, atcerieties, mēs šo zīmējām kad? Tas bija augusts. Augustā mēs zīmējām to, ka mēs varam atnākt potenciāli līdz pēdējo reizi pie šīs zonas, tātad šīs zaļās zonas akumulācijas iepriekšējā zona, kas ir tāds svarīgs atspēršanās punkts, plus vēl tā ir trendlīnija. Paskatieties. Tas jau bija cik mēneši atpakaļ runāts. Mēs esam šeit. Kāpēc būt bearish? Tas visu laiku ir bijis scenārijs. Es neteiktu, ka tas ir galvenais scenārijs. Protams, ka būtu forši, ja būtu noturējuši šo zonu, bet šis vienmēr ir bijis mums uz galda kā viens no scenārijiem, kas var notikt. Kāpēc būt bearish? Bearish es būtu tikai tajā gadījumā, ja es redzētu šo izlaušanos. Viss. Rekur. Iepriekšējā cikla all-time high. 3 triljoni. Psiholoģiskais līmenis. Jā. Es nesaku, ka šī ir augša, un mēs vēl nevaram atnākt tātad līdz šai vietai, bet ja lokāls, iespējams, bottoms jau ir iekšā. Total 3. Total 3, redzam, reku šī trendlīnija, ko es esmu vilcis. Arī esam pie viņas. Šis kanāls bija uzzīmēts mazāks, bet rekur, šī trendlīnija, kas visu bulranu mums tur, mēs viņu neesam lauzuši. Kāpēc būt bearish? Others grafiks neizskatās labi. Tam es piekrītu. Tātad šo es izdzēsīšu ārā, jo es domāju, ka no šīs vietas palieksies. Tātad mums bija šis kanāls, un, protams, nav forši, ka mēs esam izlauzuši šo kanālu. Bet ko es vēlos parādīt kā indikātoru? Pirmkārt, katru reizi, kad mēs esam šeit, tas ir bijis pamats. Nevis katru reizi, bet šajā ciklā katru reizi ir bijis pamats. Kāpēc būt bearish? Nezinu. Otra lieta, tikko īstenībā pamanīju, iespējams, ja kāds lācis te ir, varbūt patiks. Te izskatās kā head and shoulders, kur plecs, galva, plecs. Ja mēs pazaudētu šo zonu, tas būtu nenormāli bearish. Bet arī no tehniskās analīzes. Pat nevajag paterni, tas būtu ļoti bearish. Bet paskatieties kā no cikla, atvainojos no indikātoru viedokļa. Mēs vispār neesam sasnieguši pat iepriekšējā cikla augšu. Nerunājot par to, ka nauda ir bijusi daudz vairāk šajā ciklā. Viņam vajadzēja sasniegt all-time high. Mums vajadzēja sasniegt šo Fibonacci līmeņus. Mēs esam tur golden pocket tikai sasnieguši. Mums vajadzēja sasniegt kaut ko šādu. Varbūt pat nešaubītos, ja būtu kaut kas šāds. Tā kā noteikti nav forši. Neredzu tam. Vēl viena lieta, protams, ka CME gap ir atstāta, man liekas, augšā. Kur te bija? Kur te ir? Varbūt viņš aizpildījās. Nezinu, kas man te izzīmēts. Jā, laikam ir aizpildījās.
Nezinu, kas tie ir. Kaut ko es varbūt esmu sajaucis. Labi, ne par to stāsts. Rekurā izpildījās. Jā. Ne par to stāsts. Orders dominance. Pēdējais indikators, ko es gribu parādīt, un vēlreiz atvainojos, ka tik ilgi. Mēs esam apakšā. Mēs esam šajā falling wedge. Mēs esam šajā pamatā. Es neredzu būt bearish. Kāpēc? Tā kā jā, no mana viedokļa mēs esam pie svarīgām zonām. Esam pie pamata. Jā, ir dažas zīmes, varbūt, kas nav foršas, bet ja mēs skatāmies pilnīgi visu, un cerams, es arī pamatoju savu domu, tad es neesmu bearish. Es noteikti šobrīd neesmu lācis, bet atceramies, ja iestāsies lāču tirgus, un ja mēs apstiprināsim to, arī lāču tirgu mēs ļoti labi varam nopelnīt, un man ir zinām cilvēki, kas tieši lāča tirgu nopelna visvairāk. Tā kā nestraucamies par to, ja sāktos lāču tirgus, bet cerams, ka es pamatoju, ka lāču tirgus vēl nav apstiprinājies un joprojām šis kāpums ir gaidāms. Tā kā skatāmies un jā, dažreiz labākā darbība ir nedarīt neko. Tā kā čau visiem, turamies!